Vēlos vērst uzmanību uz šo priekšlikumu, jo tā vienkārši denoncēt šo konvenciju bez jebkāda pamatojuma nebūtu pareizi. Turklāt to darīt steidzamības kārtībā, to nebūtu vēl jau vairāk pareizi. Ja tiešām tiek nolemts denoncēt šo konvenciju, kas pats par sevi būtu ļoti nepareizi, un es arī kategoriski neatbalstu denoncēšanu, bet tomēr būtu svarīgi sasniegt konvencijā izvirzītos būtiskākos mērķus vardarbības novēršanai. Priekšlikums paredz nevis vienkārši denoncēt konvenciju un uzreiz paziņot Eiropas padomes ģenerālsekretāram par šo, bet noteikti, ka ārlietu ministrija var iesniegt Eiropas padomes ģenerālsekretāram adresētu paziņojumu par konvencijas denoncēšanu, ja vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanas un apkarošanas plānā 2024. un 2029. gadam noteiktie mērķi tiek sasniegti. Es vēlos uzreiz uzsvērt, ka Eiropas padomes konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu ir ne par ko citu, kā tikai par vardarbības mazināšanu. Kolēģi, es saprotu, ka te lielu daļu, īpaši tik vēlā vakarā, jau vairs nepārliecināšu mainīt viedokli par konvenciju un neizstāties no tās. Lai arī es neatbalstu izstāšanos no konvencijas un uzskatu, ka mums tajā noteikti ir jābūt, tomēr aicinu, ja tomēr lemjat par izstāšanos, tad darīt to saprātīgā veidā, rīkoties saprātīgi un nedarīt to steigā. Ir jāizvērtē visi juridiskie aspekti, saņemot gan nepieciešamos atzinumus un nevis vienkārši steigā klubdamiem, krisdamiem, kā jūs šobrīd darat, izstāties par katru cenu. Tas nav labs stils. Ar šo visu jūs neieriepsiet jaunajai vienotībai. Nē, mums jūs ar to neieriepsiet. Ne tikai izstāpšanās no konvencijas, bet veids, kā šis notiek, atsauksies uz Latvijas tēlu. Uz Latviju kā netik tiesisku valsti, kā varbūt ierasts līdz šim mūsu ārvalstu partneriem bija redzēt. Es saprotu, ka daudzi konvencijā izlasa to, kas tur nav rakstīts. Un arī netic ne maniem, ne arī dažādu ekspertu teiktajam un vērtējumam, ne arī pat Satversmes tiesai netic. Bet ieklausieties vēlreiz, lūdzu, ko par to saka ārvalstīs. Piemēram, Polija ir konservatīva valsts, ja mēs runājam par konservatīvām vērtībām. Katolicisma tradīcijās veidota valsts. Un ne iepriekšējā parlamenta sasaukumā, kad pie varas tur bija konservatīvie spēki. Ne arī tagad. Polija negrasās denoncēt šo te konvenciju. Ne iepriekš, kad tur pie varas bija konservatīvie, ne arī šobrīd. Polija ir valsts, kura īpaši labi atpazīst un neieredz Krievijas naratīvus. Mūsu tuvākās un lielās valstis un sabiedrotie ir Polija un arī Ziemeļvalstis, uz kuriem mēs ļoti paļaujamies, kad, ja notiktu kāda nelaime, un ir ļoti svarīgi, ko viņi par mums domā. Latvija ir saņēmusi vēstuli no Polijas Republikas Seima, kuras Eiropas lietu komisija pauž bažas par šobrīd Latvijā notiekošo. Šeit notiekošo. Tieši to, ko mēs šobrīd šeit darām. Komisijas vadītāja, Eiropas lietu komisijas vadītāja, pauž savu atzinību par Eiropas padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu ratifikāciju Latvijas Republikā 2023. gadā. Lūdzu apvienot debašu laikus. Lūdzu apvienot laiku. Komisijas vadītāja vēstulē uzsver, ka sieviešu un meiteņu aizsardzība pret visām vardarbības formām nav ideoloģijas jautājums, bet gan būtisks cilvēktiesību un cieņas jautājums.
Stambulas konvencija nodrošina visaptvarošu juridisko un institucionālo ietvaru, kas ļauj valstīm stiprināt mehānismus vardarbības novēršanai, aizsardzībai un vainīgo saukšanai pie atbildības, pilnībā ievērojot nacionālās konstitucionālās tradīcijas. Polija, būdama Eiropas Savienības un Eiropas padomes dalībvalsts, joprojām ir dziļi apņēmusies ievērot līdztiesību un cilvēktiesības. Komisijas vadītāja uzskata, ka vienotība šo vērtību aizstāvībā ir būtiska, jo īpaši laikā, kad demokrātiskās sabiedrības visā Eiropā saskaras ar dezinformāciju un polarizāciju. Tāpēc viņa pauž savu pilnīgo solidaritāti ar Latvijas parlamentāriešiem, kuri iestājas par Latvijas dalību konvencijā un apliecina savu pārliecību, ka Saeima turpinās veikt pasākumus, lai stiprinātu sieviešu tiesības Latvijā un visā Eiropā. Kolēģi, aicinu ieklausīties ekspertos un starptautiskajos partneros, mūsu sabiedrotajos, rīkoties izsvērti, tiesiski un pārgalvīgi nesteigties ar konvencijas denoncēšanu. Aicinu atbalstīt priekšlikumu.